Paldies, ka pastāstījām! Paldies, ka pastāstījām un parādījām. Iztriec aliņu. Paldies, jā. 2, 3, mēs esam gatavi sākt. Bum! Tā. Hajā! Hello. Sen neesam redzējušies. Man nav austiņas, tāpēc es nejūtos, ka tev vispār kaut kas Ka tu esi svarīga? Jā, austiņas dod to sajūtu. Kāpēc nav austiņas? Tāpēc, ka nav džeka tev. Ko? Zini, kāpēc? Nu, Zini, kāpēc? Ir to sauc par džeku, to ko iesprauž. Tie ir sīkumi, bet ziniet, kāpēc nav austiņas? Tāpēc, ka mēs esam upgradeotā studijā. Ne tikai otrā sezona mūsu podkastam ir jaunums, Jā. bet ir jaunas telpas. Un vēl pats lielākais jaunums ir iznācis jauns šovs. Tāpēc mēs esam satikušies. Jā. Bet mēs varam kaut kādos pagaid. 3 vārdos pateikt, vismaz, kas kādai ir dzīves kaut kāds Jā. jaunums. Nu, pēc pēdējās sērijas paspēja izšķirties, paspēja iemīlēties un izšķirties. Un tagad stamborē Un teica, atradusi mieru savā sirdī. Stamborēju. Tas ir Sounds good. Āda, tas tevi mierina. So good. Bet pa vidam uzfilmējos arī mīlestība bezceļos. Cerēju atrast mīlestību starp adatām. Jā, nu krāsaini tevi gājas, klausies. Kā tev gāja? Katreiz pēc vārda adats pateikt, tambora adats vai ādām adats, citādi izklausās ļoti nepareizi. Viņa nav sākus lietot to ko dur. Kas tas ir? Heroīns, jā? Es vispār tik tālu nemaz Tad neaizdomājos. sākās adatas, tā kā ritīgs dauncies. Rādā tas aci, maucam. Es iemīlējos, izšķīros. Tad sākās heroīns. Tāpēc esmu tik laimīga. Tad mēs esam Kā tu ārā? atkal jau. Nothing new. Same old shit. Baby, kas tev jauns? Meklēju arī mīlestību šovā. Tev var dzirdēt, ka tu esi tik tālu? Es ceru, ka man var dzirdēt 1, 2. Kā tev gāja? Nu, meita. Izklausās, ka vismaz vienai dzīve ir izdevusi. Bet es jau biju izšķīrusies, ka Jā. mēs sākām podkāstu. Jo tur priecājies. Nu, es jau biju priekjūtīs. Vihā! Jā, tā saka labi. Un tad es dzīvoju laimīgu dzīvi. Tad es iemīlējos. Sveicienu Lai Raimondam. nogurlošu. Man Raimonds teica, lai es viņu pasveicinu Raimondu. Man ir ļoti liels dzīves pārmaiņas. Es ar 1. decembru būšu ogrēnieta. Ogrēniet. Wow. Pak, tu pārdevi dzīvokli. Nē, es vēl nepārdevu dzīvokli. Aš tas ir jākato? Bet kuru ķegums, kur ogra? Kāpēc ogra? 10 minūšu attālumā. Ar kājām? Jā, mašīna. Jums ir tik sarežģīti izskaidrot lietas. Es vienkārši gribēju padalīties, kas pārvāc. Nē, nu interesanti. Mēs Jā. gribam zināt smalkāk. Vienkārši Es vienkārši domāju, kāpēc ogra? Nu, tāpēc, kad lielāka pilsēta, tuvāk Rīgai, Bet daudziem Kāpēc ne patīk uzreiz ogra. Rīga? Rīga nav. Nē, Tas es nav negribu jūsu tajā? Rīgu. Es sapratu. Un Raimonds Ok. arī negrib Tā Rīgu. daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, līdz galam nepazītas. Šautauts astronauts. Tiešām. Bet, Kaķu kurs studija. nu jā, long story short, es būšu ogrēnieta. Cool. Jā. Paldies, ka Paldies, pastāstīji. ka pastāstīji. Tiešām. Lūdzu. Baibas, kurien tu pārvācies? Stabu. Ciparu Tu jā, esi Es oficiāli dzīvošu viena. Es dzīvo viena manā Ar savam adatām. So lonely, lonely. Tev ir Luīza ir adatas. Mēs atvērta dzirdējām, ka tev ir attiecībām un adatas. randiņiem, un viņa ir gatava. Viņa ir gatava iet un darīt. Jo godīgi viņa nav gatava. Zini, kā Astroloģiski es nemaz nevaru būt gatava. Savāciet viņu. Atceries pēdējo reizi pēc podkāsta. Viņa noskatījās filmu, kamēr mēs dejojām. Jā, jūs izvēlaties brīžu. jā! Viņa man jautāja, ka es teicu, esmu salīdzinājis disko, es varu ņemt savas dzīves līdzi. Zin kā ir, jūs vienkārši izvēlaties brīžus, ka man nav mūts. Zin kā, man ir tas sociālā baterija, viņai ir limits. Un citreiz jūs man stumdat ārā tad, kad limits ir jau pārtērēts. Un tad tā kā ejiet nahuj. Viņai tiešām tā arī būs, ka kāds vienkārši atnāks un pieklavēs pie tām durvīm. Zaglis? Bet tur būs klikšķis un viss un būs. Un varbūt Nu, viņa lai ir tas to. stāsts. Nu, bet manas bijušās attiecības tā arī bija. Nu, tā arī sākās. Nu, klājoši pieklāvē. Bet iekšā nenāca.
katu. Tā kā. Dievs. Mēs varam šito Nu jā, inside joke. Varbūt inside. vārdi var nopīt. Viņš vienkārši notika. Šeit var turpināt un turpināt. Tas teicu. Inside joke, kurš nav tik inside. Tas so sad. Es nezinu, vai mums vajag Pray turpināt for tālāk. Louise. Pray for Louise. Nē, tas bija vienkārši ievads. Kā mēs vispār tikām līdz mīlestībai bezceļos? Tell me. Vienkārši Instagramā sponsorētie posti visu laiku metās ārā, ka tur var izbraukt ar 4x4. Un es baibai pateicu, ka, bet izklausās, ka tev riktīgi patiktu. Es teicu, paldies, ka pastāstīji, bet nē. Jā, un viņi tā kā brauc ar mašīnu. Nu nē. Un es viņai saku, tā kā, bet vai es tev pieteikšu? Un viņa saka, nē. Kaut ko tā kā Nē. bišķi lauzās. Nu jā, zin kā vispār nevar, vispār, ko? Vat Un es vienkārši koķetēja. kā Zini aizpildīju to kā, anketu. tāpēc, kad izklausās interesanti. Nu jā, tu zini, tajā anketā tur rakstīts, kāda vīrieša tev patīk. O, jū. Nu jā, un baiva tāda, fuj, nē, nestāst man, ja tu gribi man pieteikt, tad piesaki. Un tad viņi pieteica. Un tam likās tā kā so much fun, tā kā so exciting. Nu, mums tas koncepts, laikam, bija savā galvā bišķi citādāks iztēlots, kā tas varētu izskatīties. Nu, Jā. tas mīlestība. Nu, man kaut kā likās, ka tas būs, zini kā, it kā jau laikam tā nevar būt, ka 4x4 ir tā kā 2 cilvēki, tur jābūt tā kā instruktoram. Bet es kaut kādā savā galvā iedomājos, ka blakus sēž tas otra pusīt, un tas otrs, kur brauc, un tad tur, nu, es nezinu, beigās bija pavisam citādāk, nekā es iztēlojos. Un kāpēc es vispār neplānoju tur būt tajos mīlestības bezceļos, jo man tā kā 4x4 tā kā bērns ar parasto mašīnu tā kā nebrauc. 4x4 man tā To kā, mēs zinām, kas tas vispār tāds bijis, es nezinu, nezināju pirms, ko tur dara. Ko dara 4x4? Jā, ko tas nozīmē? Pagaid, nu, Labi, nu. un Baibai pazinu, tā kā tajā brīdī, kad Baiba uzzināja, ka viņa būs tā kā galvenā, viņa sabijās, un viņa tā kā par spīti viņai saka, manai māsai arī tur jābūt. Nē, tas nebija, ka viņai ir jābūt. Es jautāju, vai vēl pieteikšanās ir atvērta. Tā kā viņa saka, jā, es tā labi nosūtīšu savu māsu, un viņa paņēma. Un, viņa... Jo mēs nezinājām līdz pēdējiem. Un Luisa tāda, viņa man nedod ziņu. Nu, jo es viņai pateicu, tā kā es tev arī pieteicu. Un viņa tāda, nē, viņa man nedod ziņu. Man bija tāds miers sirdī, jo man likās, ka esmu garlaicīgākais cilvēks pasaules. Kāpēc, lai mani pieņemtu tādā šovā? Man neinteresē. Tu ar savu adīkli varētu iet. Tu visu varēja, kamēr tur brauc. Es tad vēl neatradu savu. Jā, bet ko es gribēju pateikt, tas, ka ne man ir interese 4x4 braukt, ne man tas liekas riktīgi fun, ne man liekas vispār atrast mīlestību, man tas liekas tāds cringe, un tad viss ir pamanījis, kāpēc I'm single, jo kā es koķitēju ar vīriešiem, vai arī kā You don't. Exactly. Mēs varam slēgt iekšā katram manējo. Nu, otrā sērija. Nu, otrā sērija, jo te ir, mēs tikai skatāmies Baibu un Luīzi. Kaut kas nopsēs? So exciting. Time has come. I'm ready. Senā zemē modās nevaldāms zvērs uz 4 rītiem. Tas neturējās uz ceļa, jo tas rada pats sarējums starp sakars un sīm. Nu, daudz sološs sākums. Man ļoti patīk, kā viņi ir. Daudz sološs sākums. Intriga ir. Protams, ka Mani sauc Baiba Želve. Man ir 33 gadi. A, ko tu tādu sakautrēsies? Man patīk, ka viņi izgriežas to tur. Brīvajā laikā braucu ar dēli. Vēl paralēli mācos dīdžošanu, arī jau tur strādāju. Ļoti patīk dejot un piedalos visos pasākumos. Ne kā dīdžejs, kā dejotājs. Es raksturotu kā ļoti atraktīvu, komunikablu un jautru. Šos es taisīju tieši uz Oh, no, kringē! Nu, tā kā zābaks uztaisīju sev. Bet šī Tu gribēji iepauzēt? Jā, bet ne vēl. Es sapratu, ka būs pa karstu. Par zābakiem palika materiāls. Pati esmu karsta meitša, tāpēc mums tik karstas drēbes nedara, bet ideja labi. Šis būs ziemas festivālam. Baiba!
Tu esi karsts. Karsts smēķis. Bet, ja godīgi, es skatos, un man liekas, tā kā pilnīgi normāli, tā kā es ar tevi dzīvoju, tā kā mēs tā visu laiku runājam, tāpēc, kā, ķipa, it's funny, bet tā kā man liekas, of course, hot. Es jau riktīgi karstā esmu. Vīrieši, jūs vēl nezināt, ko jūs esat parakstījušies, jo Oh my God. jūsu konkurence ir Ralfs Eilants. Viņš mani jau mīl, tātad jums būs jāpārskata. Rakstīts Ralfs nemīl. Un jau rakstīts pat. Uzmanību, trakā baiba nāk. Taisīsim priekšnesums. Vai jau traka? To kadru viņu kādu 5 reizes, man liekas. You're fucking crazy. This is funny. Viņa vīrieši jums ir konkurenti. Ilgi nāk, ko tu tāds lēnīgs? Mēs nāca Gins, ziedot ar ziediem. Bet turpat mežā gan salasīs varēja jau padomāt laicīgi. Ja bitch. Nu tāds fēņš džeks klausies izskatās, ne? Nav? Man visi bija forši. Viņš ir jauns. Jā, uzmin, cik viņam gadi. Nu šitas jau ir playboy. Šito jau es paskatījos Instagramā no storijiem. Tur ir normāls bildes. galveno bildi. Pagaid, es nedzirdu. Priecājos. Kā jūties? Ļoti labi. Es neatceros, ka tik daudz es runāju. Tu biji gan jau stresā. Matīs. Kaut ko vēl Cowboys. pateici. Renegāts. Tās nav tev. Nu ne tā kā uz 4. Tas funny. Tam ja nesapņo nedošu. Sveiki, mani sauc Kristaps, esmu Offroad Adventures Latvijā dibinātājs. Bezceļā braucu jau gandrīz 10 gadus. A, ko nepiedalies konkursā? Kas ir? Kristam gribēja jautāt, tas šis arī brīvs. Mani sauc Kristaps. Kā viņš tur uzrādās? Wow. Montāžnieki uzslava. Nu, Latgalēt jau aizskrēja pirmais jau. Mierīgi. Nabagas galīgi atspiedies par to galvu. Jā, tā. Mēs beigām nedabūjām. A, kāpēc tevi ceļ nevis tu kādu citu cel? Kur taisnība? Viņš gaiz novāc visus man šķad. Novāca? Skatībā. Jā. Teku šito es nenoplēsu. Visi dzīvi man palika puiši. No kā izvēlēties? Nu, tu jau arī dramatizē. Es ļoti draudzīgi. Drāmas karaliene. Mani sauc Ivo un man ir 37 gadi. Man likās, ka 3,8 tev ir Ivo. Kāpēc man likās? Mums viņam dzimšanas diena. Ko? Baiba, protams. Man liekas, tas pirmajam braucējam, man liekas, trakākā tā, tas maršruts ir. Tas jāizbrauc, tu tā neliekas? Izskatās, ka Ivo ir pamatīgi ieskrējies. Jā. Manā sērijā, man liekas. Bet Ivo visu laiku, es pirmo reizi braucu pirmo laiku. Of course. Patīk, kad visiem sērijā ir tik smaidīgas sejas, ka brauc ar to 4. Man nebija smaidīgas. Ar tādu, man liekas, Tev esīja? priekš tā, Tu gan arī ka sāk ja raudāt. tiešām nav braucis un neprot braukt, tad viņam ļoti labi sanāca. A, kā jums tās intervijas? Pēc tam tā kā jūs nobraucāt ar to 4x4 un pēc tam jūs tā kā atskatījāties uz to visu? Bet nevis uzdev uzreiz. jautājumus? Nē, krietni vēlāk. Krietni vēlāk. Man likās, ka es neprotu runāt, bet kaut ko es mācēju bišķiņ vēl. Kaut ko tur vervelēja, jā. Reiteni. 29. Es esmu Kāds smuki Renegāts. matematīsam. un brīvajā laikā aizraujos ar ekstrēmo sportu. Nu, fēņš, boys, nu. Luīs, davai. Nu, Jā, kāda tev vaina? tajā vačpārtijā tev varbūt matīs. Mēs mēģinām savest Luīzu ar kādu kopā. Help. Paļīgā. Kāds. Matīs Luīza brīvi. Varbūt matīs vairs nav brīvs. Nu, iespējams, es vienkārši... Es zinu. Man viņam būs vakaros busy jāpirn. Mani sauc Gins, es esmu 26 gadus vecs. 26 gadi Gintam tikai. Nu, jā. Viņš tak izskatās galīgi vecāks. Pēc mana gada. Nu, bet- kurš tad ir tev? Bet pastāst, Kurš man Matīs, 29? Matīs arī stāsts daudz vecāks. Viņš ir mana gada. 29. Matīs, man 29? Jā, tikpat cik man. Puiši, ko jūs visu Viņi ēdat? pīpē. Pīpē.
Reko cigaretes nodara tev, ja? 26 gadīgs izstāst pēc 29 un 29 gadīgs pēc 32. Labi, Tā ir nevar jau dzīves tā. pieredze, varbūt. Nevar jau tā cilvēkiem teikt. Puišas labi izskatieties, Nē, bet viņam man ir ļaunā. Ne pat pēc sejas, bet, pieņemsim, Matīs man tiešām likās vecāks arī pēc runas stila. Un, Jā. Gins man likās, ka ir vecāks, bet sarunājoties ar viņu, viņš ir tāds jauneklīgs aktīvās. Patīk Amerikā? Jūs sapratat? Reāli apšlikstīja operatoru Bet viņam bija no kaut kāds kadrs no No galas līdz kājām to vispār varēja drīkstēt tā darīt. Paldies, ka nošļakstīja operatoru no galvas līdz kājām. A, kas tas pa komentāru? Valstī. Komentētāju? Viņš bija automāts tā mašīna vai manuāli? Automāts, ja? Un tad jau fēni. Baiba! Uzticēties mans prot draugs. Jūs zināt, kā ir, es esmu mašīna princese. Galīgi meitene sabijusies. Bērnu drošība kā viņam noņem. Nav nepieklājīgi, ka es nepalīdzu puiši. Nu, nē, baibiņ, tu taču esi mašīnu princese. Baibiņ, ak, Dievs, cik jauki! So cute! Baibiņ! Baibulīte! Tas crazy. Vai tu esi ekrānā? Es vienkārši nevaru. Ir cringe fests, ja? Kas te pasmieklē, baby? Maucam. Mans teikums, acīm redzēt, ir oh my god. Dalībnieki, apsveicu, jūs esat izpildījuši pilnīgi visus bezcerības Jums bija balvas. jāpaliek pa nakti. Pagājušajā nodalījumā ir Yes. pilnīgi viss, lai ierīkot guļvietu. Bet, diemžēl, tur ir materiāli tikai priekš 2 no Oh, shit! dalībniekiem. Mājās izvēlos sūtīt. Don't cry. Es sūtīšu mājās tevi. Paldies, bija liels prieks iepazīties. Un man ļoti patīk, ka mūsu, tas, ka mēs esam no Latgales, tas mēs jau aizkabrā sapratā. Kas mūs nedieno? Tu esi mednieks. Jā, tā kā paldies tev. Zini, tu zini, tad, kad Baiba ir sakautrējusies, viņa ļoti klusiņām sāk runāt. Es uzreiz. visu laiku runāju klusi. Sāk čukstēt, jā. Es esmu čukst jā, es esmu uzreiz. šokā, ka viņi vispār Es katrs. neprotu pat atvērt, Ar podziņu par kuru izlasīt tad vajag palīdziet. šo te lasīt. Ivo vienkārši šokā pīzdiet, kur es esmu atbraucis. Čaļi, jūs uzdevumam esat piegājuši nopietni. Neies jau te televīzijā izblamēties, zini. Siem krancā. Bet zini, kas ir labākais? Tā kā, man liekas, viņiem visu laiku bija sāncensība vienam ar otru, kurš ir krūtāks vecs. Tur vispār es nebiju. Tas bija tik jauki un interesanti. Tas it kā ir par mani, bet tas nav. Mums ir atnākusi ziņa. Ziņa ir. Baiba laiks randiņam, bet pirms tam uzdevums. Pie gājas atradīsiet kasti, kurš no puišiem drosmīgāks, apēd gabalu no atrastā produkta un dodas neaizmirstamā randiņā. Otrs puisis paliek viens iekārtot apmetni vakaram. Nu, kurš būs drosmīgāks? Ivo gan jau zemajā startā. Sarūdz. Viņš šausmīgi smirdēja, ne? Tiešām smiedri. Man tiešām asaras sagāja acīs. Nopietni, tieši tik smirdīgi. Es nevarēju saprast, vai viņi Norvēģi vai kas tas bija? trakāk smird. Soma, man liekas, vai Norvēģi. Matīs izstāst izbauda. Abi divi izstāsta, ka izbauda. Tu redzēji? Viņi ļoti mīl. Tu vari pagājušā, tāpēc vēl redzēs, ka... Matīs, viņš mocās. Puiši grib ar mani iet uz randiņu. Ivo, tā kā vakariņas. Jūs vietā skatoties. Jū. Ivo grib visu to buņģi Viņš izēst. vienkārši ļoti gribēja pat randiņā. Montāža perfekta. To ir tev pauzot. Ivo, Vot- Ivo vispār vot tas ir nesaskata vecis. kaut kādu Vot tas ir vecis. problēmu šajā visā. Tad paskatieties uz manis un zinu, par ko viņš ir. Simply the best. Šis uzdevums bija tiešām briesmīgs. Es Bet redzu. man ir jāizvēlās kāds no puišiem. Pēc izvēlos Gintu, jo viņš nesvērt šajā. Viņam Tas laimīgs. Ivo, kāpēc tu nebija laimīgs? Ivo saprat, ka ir iepazies. Reāli. Tā, Siguldas Ezītes Miglā ir sagatavojusi jums gārdas un romantiskas vakariņas. Tas, kas esmu smuka. Baiba un Ivo, baudiet!
Baigā, baby. Jums tu, cik that's so cute. Kā tev bija vienkārši mežā uz plediņa jāsēž? Jā. Tad redzēs. Pagaid, bet mēs redzēsim arī tavu sēriju. Jā, vēlāk. Precējusies 4 gadus. Okay. 4? Nu, precējusies, jā. Vispār kopā bijām 11. Jā, un tu? Es nekad neesmu, laikam, bijis precējies. Laikam vai nes? Neesmu nekad bijis Tas precējies. ir laikam. Jā. Kāpēc? Es arī neesmu bijis arī tādā virzienā, tā kā... Precību virzienā. Jā, Kāpēc? Neesmu nonācis vēl pat ļoti, ne tik ļoti tuvu. Nopietni? Labi, pagaid jautājums, tu esi bijis arī attiecībās vai neesi Man ir bijis? bērni, man ir meita. Kā tu varbūt, Principā no iepriekšējām attiecībām, kuras... kur tu neplānoji no precēties? iepriekšējām attiecībām. Kur viņš nebija tuvu precībām? Vairāk kā 7 gadus atpakaļ. Man būtu vēl jautājumi. Un, Kāpēc no šīm neprecējies? attiecībām arī man ir bērns. Kāpēc es pat tajā brīdī pat tāda doma nebija vienkārši. Tā kā kaut ko tādu darīt vispār. Es zinu, gribu jautāt, kāpēc? How does that work? Ivo, kāpēc? Baigi, tev 33 gadi? Jā, vai ne? Cik tev likās 40? Vecā karga, tu? Bet es pārsteigtu, jo es labi izskatos. Nē, es vecs. Tu zini, cik tev gadi un? Man sākas tikai labākie dzīves. Man 20, es identificējos kā 23 gadīga. Same. Jā. Misijā. Es nezinu, cik Viņš ir mūsu vecs. būs, bet mēs varam viņus paturēt. Arī 23? Iekļauties tā skaidri, lai viņi domā, kaut kas ir noticis. Kas? Burvīgi. Kas tev cilvēku vainas? Izcili. Kas notika? Cilvēkam pasties kāds Ko spēks. viņš strādā? Pasties kāds Luīs ir kandidāts. Ej, dirstu ar saviem kandidātiem. Tu jau vienu man piespēlēji, kas tu teici, man raksta. Es tev sagādāju pārējais uz tevi. Baiba, es un Ivo. Matīs grib kaut ko sildīties, ja? Ko nu raksta? Mīls vēstuli. Un tavs smaids ir vienīgais rezultāts, Oh my God. kas man dara. Kāds romantiķis. Ak, Dievs, cik skaisti. Oh my God. Tas bija tas ChatGPT dzējols. No sirds un no rajona. So cute. Un ChatGPT. Dievs, cik Izskatās, skaisti ka uguns nakts. saglabā. Baiba, vai es tev varu palūgt nedaudz divientulībā ar tevi? Oh my God. Protams. Rokas ciet. Jā! A viņam lika tā teikt, vai viņš tiešām gribēja? Viņš tiešām no sirds visu gribēja ar mani. Jā. Es visu tās aizmirsu, tik jauki. Nedaudz pasādāju, lai es atsīkstēs. Paga, kad tu filmēji šo? Iesvīdos izties. Bet gan jau arī Bišķiņ par šo situāciju, bišķiņ. mēs abi. Jā. Visiem tur Kaut tāds kas spīdīgs notiek tās acīs. sejas. Tur tās salvets vajadzēja visiem pāriet pāri. Es tagad nolasīju. Jā, lūdzu. Mīlestība nav matemātika, bet kaut kā es aprēķinos pazūdu. Un tavs smaids ir vienīgais rezultāts, kas man dara. Jauki. Un pirmīt arī īstenībā to es Man kaut arī kā bija džeks, kas nepamanījos, rakstīja dzēju. Tā pateikt, tev parādīt, bet Drausmīgi pirms krīņģa. es tevi satiku, es gribēju atstāt kaut kādu pozitīvu iespaidu, un es lasīju nevis viršus, bet es lasīju sēnes, jo man sēnes ir iebas lasīt, bet man bija tāda nojauta, ka varbūt tev patīk staigāties daudz. Es vaipas sevi saprotot, šī ir tāda batapakās Es tev puhuļa. uzlasīju divas gājumas, jā. Kamēr viņas vēl izskatījās svaigas, tad viņi teica, jā, Māma šobrīd. mācīja neņemt dīvains substants no viņa. Un šīs ir labi. Es ticēšu, ka tās ir gājumas. Tu viņu sēdīs tagad? Paldies. Man liekas, es viņus izmetu ugunskurā. What the fuck? Bet paldies, Matīs. Kas tas bija? Kuriem mēs visi varētu atbildēt? Kas ir tā lieta, ko tu rakstīji tos noteikti gribētu, jautājumus? lai partneris dara, bet baidies to pateikt, Vai jums arī bija? atzīt? Nu, mūsdienās jau laikam, manuprāt, Kāda investēta seja. ir nepopulāri vai bailīgi atzīt to, ka tu gribētu kādu, kas ir mājasemniece vai arī gatavot ēst. Jā? Nu, manuprāt, tas ir tāds nepopulārs viedoklis arī. Paga, viņš tā kā grib partneri, kas ir kā mājasemniece? Jā. Jā. Matīs, reku man māsa. Jā. Viņa te vadīs džempers Tu un man taisīs tās vienkārši garšīgās. ved mani ceļojumos.
maksā visus mans maksājumus, un es sēdēšu tamborēšu, gatavošu, tā kā I can do it all. Bet man tā šķiet Matīs atgaļu. Šis Nē, man jau vienalga, ko viņš ēd. Mājās medījumu Bet tu taisīsi to gaļu? Nē, to viņš var pats taisīt. Es jau gatavošu to, ko es ēdīšu. Bet kāpēc jau ir jārūpējās par vīra kungu? Jā, bet kāpēc, lai tu uzticētu veģetārietim, tā kā, kas jau vairākus gadus nav ēdis gaļu, kāpēc, lai tu viņam uzticētu gatavot gaļu? Tā kā tu gribi nomirt? Kāpēc? You wanna die? Kāpēc tu Varbūt tas vienkārši nebūtu. Kāpēc tu tā uzreiz? Kāpēc tu tā uzreiz? Do you wanna die? Nu, tāpēc, ka tā kā neizcepšu līdz galam, būs negaršīgs, taču nepagarš. Es taču nezinu. Nu, gan jau. Tartars? Jā. Dažas receptus uztaisīsiet kopā un Nē, es negribu. Gribu, lai es gatavošu to, ko es gatavoju, ko es zinu, ko es gatavoju riktīgi garšīgi. Tā nav gaļa. Bet zini, kā būs? Out of experience. Tu domā, ka tu gatavo riktīgi garšīgi. Nu, tā kā, es gatavoju garšīgi. Jā, bet nav jau teikts, ka viņam garšos. Nē, nu tad viņš var pispēt. Un tagad jūs sapratat, ka... Nē, zini, kā ir. Tā kā, ja es zinu, ka ir garšīgi, tu vari teikt, ka nav garšīgi. It's okay. Es apēdīšu tavu porciju. Tā kā it's fine. Kur tu ielien? Uz pupiem? Jā, nu tā nav problēma. Tā kā, ja man čals pateiks, ka Dievs, ka negaršīgi, tā kā, un, nu, kā pāris reizes to izdarīs, ir tik apvainojās. Man kāds tā kā ietekšu. Viņš arī aizgāja uz Lido. Lido. Pats vainīgi. Nu, man ir mājās mazliet arī līdzīgs stāsts, bet to citreiz. Vai jums kādreiz ir bijis žēlsirdības seks? Tā kā pieklājības pēc? Tā arī to var saukt. Tas izklausās ļoti kulturāli, jā. Nu, angliski būtu pity. Pity fuck. Tas pareizi, ka tā kā, kad varbūt es Nu, tā kā varbūt tev tā kā pašam varbūt negribās, bet tā kā, nu, tev tā kā žēl tā otra cilvēka. Jo viņam ļoti gribās. Tā kā viņam likt vilties vai būt, nezinu, kaut kas tas topos. Nav man tāds bijis. Nav, jā. Baibīs nesaprot jautājumu, izskatās. Ko tu žēlo? Es mēģinu savā vēsturē tīties un atcerēt. Tu zināji, ka es biju randiņā ar vācieti izgājusi? Nē? Nē? Jo es vienkārši iedomājos tajā brīdī, tas būtu pity fuck. Jā, nu viņš tā kā bija riktīgi nogribējos, viņš man visu laiku tur aiztika un viss un riktīgi jauki, tā kā, nu, bučojās fantastiski, bet tā kā viņš vienkārši... Bet vēl neslēdz, bet tas vai te būtu pity fuck? Tas būtu, jo viņš ir tā kā... Bet tu arī mazliet gribēji. Nu, tu taču mazliet gribētu, vai... Tas nebūtu, tas būtu tā kā abēja. Tas, nu kā, ja tu riktīgi negribētu un tu vienkārši, nu labi, viņš tā grib. Bet tu to, nu tā kā... Nē. Nu kā? Nu, Luís, no. Nē, nu tā kā, come on. Pagaid. Come on. Kā jebkurai meitenei, kur es pasaku, es biju randiņā ar vācieti, viņām ir tāds tā kā, tāds not good. Tā kā, jo vācieši viņu ļoti, kā sauc, skopi, un viņš man tā kā izmaksāja ar visu izņemot savu ģenitālijām. The whole point atrādīt viņus drīzāk. Ne, jo, kā, viņš man izmaksā tā kā aliņu, un viņš tāds, nu, tā kā... nu jā, viņš saka tā kā, mēs varētu sasildīties. You will come there. Nu... Man viesnīcas numuriņā ir šitais balzāms, ar ko mēs varam sasildīties, un ja tu vēlēs, un tāds... Nu jā, nu puisis reku nopircis jau balzām, negrib vairāk tērēties. Nu, kas ir? Tas būtu pity fuck. Nu. Tā kā, zikā, bet... Jā, ko tu nevari pārgulēt Džeku balzām dēļ? Paldies Dievam, ka tu nevari. Jā. Kas tas bija jautājumu? Es ākstu. Viņa saka, ka viņa ākstās. Pagad, mēs pajautāsim, tev ir bijis pity? Nē, man nav bijis ko tu tik viegli to uztver? Nē, man liekas smieklīgs jautājums vispār kā tāds. Tāpēc es nesapratu. Viņi man jautā, un tas tā kā, ko tas nozīmē? Tas vācietis man, nu, krač, mēs ejam cauri parkam. Nu, viņam saka, tā kā, what the fuck, tā kā tu man aicini uz istabiņu, bet tā kā, you didn't even ask me for lunch. Tā kā, nevis lunch, but for dinner. Tā kā, I'm still hungry. Viņš tāds, what? You're hungry? Okay. Viņš bija pārsteigts, ka tu gribēsi? Viņš bija pārsteigts, kā, what the fuck? Tā kā, I mean... Es vienkārši biju tā kā šokā. Anyways,
Viņš man tā kā pavadīja uz mājām. Netur uz galdu viņu. Ignorējiet mani. Bet tad mēs ejam caur parkam, un parks viss ir tā kā empty, vai ne? Jā. It's all black, un viņš tāds, oh my god, it's the perfect place, where the fuck? Tāds, what the fuck is going on? Kāpēc tu negribēji visu līdz galam pamēģināt? Come on, tā kā, I'm not that easy, bro. What the fuck? Who do you think I am? Bet, ja mēs tā pilnīgi atklāt, mazliet negribēji. Vienkārši tu tā kā, pēc pieklājības pēc tu esi labi audzināta sieviete. Jā, Bet, mazliet gan jau pitī seks gribēji. Mēs turpinām? Jā, turpinām. Šitais noteikti tiks skatots ārā. Jā, tas man vienkārši liekas. Kāpēc man liekas, ka tā, es tos pušus izlasu, viņi nav priecīgi? Kāpēc jūs nebijāt priecīgi? Es dzirdēju visus meža zvērus. Jā, es arī. Un man tiešām bija ļoti patīk. Es arī kaut ko dzirdēju. Man liekas, mums tieši pie ausu bija. Jā. Tas atklājās, ir Nelīdz diezgan klāt godīgi. bučoties. Es biju domājis, ka aiz tā skata slēpjas kaut kas svētraināks vai asāks, bet patiesībā bija diezgan vienkārši lādzīgi. Oh my god. Patiesībā es biju vienkārši lādzīgi. Izrādās, tas vienkārši lādzīgi veceni viss. Ajiem. Tā būtu, ja iesāk dienu ar randiņu. Baiba, ņem Jums matīs operators aiz visu rokas laiku, un jā? ļaujieties. Un varbūt arī Ralfs pievienosies. Kas ir Ralfs? Kas ir Rolfs? Eilants! Kamēr man pašai Baiba, pielic. jā, dodamies. Veiksmīgi. Ko tu gribēji sadoties rociņās un tev neiedod rociņu? Jā, tas kā, nē, viņš iedeva alkonītī. Baiba Nu, viņš devās tā tādā Ai, nu. ziņā. Man nebija nekāda sajūta, ja godīgi. Es Kāpēc tev tikai nebija? paru. Tāpēc, ka jau vai Tad patīk. man randiņam vajadzēja sagatavot kaut ko, kas man liekas ļoti romantisks. Un man tā ir mūzika. Jo es nezinu, vai tu zini, mēs vakar runājam, man ļoti patīk dejot. Tu dejos? Turpinājumā, kas ir Ralfs. Tev varbūt visu laiku likās, ka tu sacenties ar Ivo, bet īstenībā tu sacenties ar Ralfu Eilandu. Ralfa Eilanda? Jā, Ralfs Latvijas. un es pats to neuzrakstīju. Ralfs tevi mīl. Tā kā, pārbaudīsim tavas dejas prasmes. Ralfs mīl tevi, tu rakstīji. Nu, Tātad šī ir man piedod. mīļākā Ralfa Eilanda. Bet tā Kas nebija par jautājuma zīme. Noteikti, ka bija. Aiziet. Paļbo. Oh my god. Jā, Danso. Jā, Show me Tu your best viņam liki dejot. Bet viņš tik ļoti... mīlu gribu un jūtu. my God. Es nevaru. Viņš tiešām tik labi dejoja. Kāpēc tu rodri? Un kaut ko aktīvāk. Kaut ko aktīvāk. Pagaid, labi, vēl iesildies. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidri redzams, ka es neesmu tas labākais dejotājs. Bet nebija jau nemaz tik slikti, puisi, nu. Okay, Pasties, kā do virsū. Viņam jau vajadzēja kāds līnīdējs dot kādu ko. Nē, nevajag. Viņš ir Lai kaupojis. izglābtu Viņš situāciju, es noteikti tev pievienošos. Viņa sākumā man ļāva pamocīties, tad diezgan Diezgan jauks ilgi, un samontēts. tad tā žestiski nāca man palīgā, bet ja es redzu, ka kāds Rādīja viņam to soli. Pagaidi. Es jau nezinu. Protams, ka rādi. Labvakar. Oi, oi. Tas ir jauki. Šis ir jauki. Pasties, nu puisi, labi šitais sanāk. Tad, kad puiši Bet šis ir ļoti skaists samontēts. Ļoti skaists. Forši, jā. Akrities, Raul, paldies, ka atļāvi savu mūziku. Tik forši. Izskatās jau pēc, zin, kā pēc kaut kāda video klipa jau. Šitais tas ļoti labi. Jā, ļoti jau. Akrities, tik jauki. Puisim smuki sanāk, jā? Un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu. Cik jau? Man ne? Latvijas nepārspēja Ralfu, tāpēc, Feini. kad es gaidīju, kad novilks krēklu. Ralfs novilk krēklu. Tu dullā. Tu dullā. Tas ir tik smieklīgi. Tā kā, Ko es? jo tu it kā izties normāli, bet tajā pašā laikā Bet tev nē. nāk ārā tās tā kā Jā. crazy funītas tie vaibi. Tā kā Ralfs nenobīsies. Bet kāpēc viņam nobīties? Viņš tiešām vienmēr novelk kraklu. Nesapratu. Es domāju, vispār tā kā. Tā kā tu. Nu, perfekta. Un? Ko tu gribēji jautāt? Nav komentāru. Nav, turpinām.
un klusi Pasties, pieklauvēšu. kā, ja? Vingro. Atkārtos pēc vienas diskusijas. O, visiem jāparāda. Aiziet. It's mine! Nu, tur kājas, Viņš jau Matīs. cenšas. Jo viņam ļoti labi sanāca. Viņam tiešām ļoti labs. Viņam labi sanāca, jā. Malacis. Šī ir vēl klasiskā, ja? Jā, Tas cute. mīļāk. Tad, kad puiši saka, ka nemāk dejot, viņi māk. Un tas ir tas, ko es gaidu, ka es varu patrikot kopā. Cik forši. He's trying really hard. That's nice. Man ir tev jautājums. Mēs vakar pie ugunskura runājām par visādām tēmām. Man tieši aizķēra, tu teici par to sievietes lomu ģimenē. No. Pastāst lūdzu kaut ko vairāk. Iepriekš biju sadarinājies, es biju attiecībās, un tas bija tāds viens no tādiem klupšanas akmeņiem, tieši tā ēst gatavošana. So man nemazgāt noteikti rokas. vienkārši interesē cilvēks, kam patīk gatavoties. Tas nav tā domāts, ka Ka tikai un vienīgi. tikai un vienīgi, nē. bet tas tā Nu, fēni, čalīts nu, bija jā, nu. vienkārši izbadējies. Nu. Sieviete jau tas. Nu, bet pušiem gribās, lai iet. Nu, viņš gribēs. Nu, jā. Tā kā homemaker. Bet tas tā padarš ir. Kaut kādu vienkārši ritonu vai Un, dzīvokli. zin kā, jāuztais tie apstākļi, lai sieviete gribētu Nu, jā. gatavot. Tas kā, nu, zin kā, Jā, Es tas jau arī ir svarīgi. Man katru vakaru jābūt vakariņām. Nē, nu, Redzi? tas vēl ir atvērts diskusijai, bet Okay. Es nevēlos gatavot katru dienu, bet reizi pa reizei, tad, kad man pašai jā, man liekas, tagad sieviete jūtas mīlēta. Tad viņi Tad arī She's gonna do gribās. it. arī She's gonna do it. tā kā darīt otram. Tev un pat tad- tas nebūs jāprasa. Viņa vienkārši dabīgi tas iznāk. Ko jūs darījāt? Ko jūs darījāt? Es viņam liku dejot. Tu jūties atvieglots, ka tev nevajadzēja? Iespējams, ļoti pat, jā. Jā. Jā, protams. Jā, viņam vajadzēja dejot, un viņam vienam sanāca, kā sanāca. Un tad mēs Nu, ko nepaslavēji, Dievs, arī. Es tur pateicu, ka viņš ļoti labi dejoja. Bet sanāca, kā Kas sanāca? sanāca. Nu, Kas tāpēc. tā dara? Vaiba. Ivo, tagad tava kārta deju. Līdz vēl atdoties par balzām. Tā kā kas tāds. Kas ir? Bet pagaidi, Ivo nedīvoja. Nu, tur tā lieta, tur, nu, jo randiņš jau bija Matīs. Ai. Bet es būtu gribējis redzēt, kā arī Ivo dejot. Tā kā Ivo, parādi. Show me your moves. Šamī. Uzdevums skaidrs. Tas notiek šeit? man gan nav Šitajā brīdī? tas vač. Nu, Ivo centās. Matīs. To Matīs centās, jā. Ivo teica, ka viņš dejot tikai priekš kāzas dejas. Vai man ar to pietiktu? Bet nē. Man jums būs vēl viens uzdevums. No. Tātad, Matīs ir satriekts, jo viņš ir tikko izdejojies, puis. Viņš ir jau. Viņam liekas, ko tu vēl gribi no manis? Ej, labāk man uztais ēst. jā, man patīk piedzīvojumi. Oh my God! Nesaskaņot. To tu man neteici, ka tā notika. Nesaskaņoti vaigā. Oi, kā seksīgi tur tas krekliņš viņam pieglaudās pie ķermeņa. Es redzēju to daļu. Matīs. Matīs Loīze ir brīvā. Shut up. jā, apusē. Es nezināju, kā būs beigās. Man liekas, bija Redzi, diezgan šeit cik- līdzvērtīgi un interesanti. tu biji tik krūts. Bija diezgan spēcīgi. Viens otru tā kā spiedām. Un tu tur varēji arī nebūt. Es nebūtu, Jā, ja skaties, tu tāpēc es tur stāvu tā kā- Dievu pamestos īļas, es arī būtu apties. Ja tu nebūtu 11 minūtes otrais, es arī. Skatās, ka viņi ies kopā kaut kur, kur ies. Vai vari uzdirst? Paldies, ka skatījāties. Nu, bija porta hotelā. Nākamajos bezceļos. Bet es sapratu, kāpēc visi tā kā, ir šokā, ka Ivo izvēlējās, jo pēc šī izskatījās, ka daudz jautrāk tev ar Matīs bija. Un tā kā Ivo es tā kā pat neatceros. Jā, man arī Matīs būtu loģiskā izvēle. Jā. Viņš ir brīvs, jūs varat. Nu, bet kāpēc tu viņu es neizvēlējies? neko. Mēs Nē, tev mēs jautājām. tagad prasām par tevi. Jā. Jā. Ko tu uzreiz aizstāvies? Kāpēc tu Nē, es izvēlējies? neesmu, jūs redzēt, man izdevās. Nu, Kāpēc? kāpēc? Kāpēc Ivo nedejo? Nu, arī Un Matīs nedēļ, viņš jau Bet tur dejoja. viņš tikai- dejoja. Viņš dejoja. Nē, viņš pateica, ka mums notika sarunas arī aizkadrā. Nevis kārtībā, bet kadrā. Viens dejoja, kadrā viens viņš nedejoja. Jā. Bet varbūt aizkadrā dejoja arī. Ah, un tad viņš tev Bet vai tu riktīgi dejoji arī seksīgi aizkadrā?
Nu, nē, Nē, zinu, kas ir Ivo vienkārši tā nodijoja, bet tas bija, tā kā... Private dance. Jūs dance. redzējāt to Instagram bildi? Es redzēju, jo es paskatījos Ivo Instagram pēc taviem nošērotajiem storijiem no viņa, un es visu redzēju. Kāpēc tu visu? Ja tu tā pavērs... Visu rāda, parādi man arī. Pagaidi, nepārspīlējies. Es redzēju visas bildes, kas viņam tur ir pieejamas. Bet man ir tagad viss. Tu arī redzēji visu? Es varu nerunāt man virs. Man ir skaidrs tavu izvēle. Viss tu sev paskaidroji tikko. Viss, paldies. Nē, tu pats paskaidroji. Jūs man neviens neļāvāt. Nu, kāpēc izvēlējies Ivo nevis Matīs? Ja es tiešām skatītos tā kā pēc tā, kā es vēlos, man likās tādu nākotnes nopietnāku versiju, tad man likās, ka tā kā... Nē, Ivo ļoti nopietnas. Tāds ļoti nosvērts. Viņš pat raka nopietnas. Nē, te arī jūs jau redzat tikai to, ko rāda. Nu, jā. Mēs jau arī pēc tā džadžojam. Visi 3 čaļi bija amazing. Tā kā, man bija forši. Jā, bija feini forši. Tur vispār nav. Man ļoti palika atmiņā tā dēja jums kopā ar Ralfu Elonu. Jā, Ralfs izručīja. Nē, Matīs, jā, tā arī. Tāpēc, ka baigs smuki arī nofilmēts. Jā, smuki nofilmēts un smuki izklausījās. Nebija tāds crinžīgi. Jā, ģimene teica, ka es neesmu apkaunojums un varu palikt Latvijā. Jā, nebija nevainas, jā. Kas notika pēc šova? Ivo man uzrakstīja, tā kā šits tā divo, ka es atstāstu, bet šits bija interesanti un es nesapratu. Kā patīk, kā jūties pēc šova. Kaut ko tur lalala. Un es uzrakstīju, pašā vakarā jau, tā jau forši kaut ko ļoti nogurus un tā. Viņš man uzrakstīja, labi, būtu forši ar tevi papļāpāt, bet jāiet gulēt ar labu nakti, baibiņu. Man likās... Pats uzsāks labi, čau. Viņš vienkārši gribēja par sevi likt. Atgādināt. Hello, mums tas sport hotel gaida. Hello, it's me. Jā. Tā kaut kā, paldies, ka skatījāties. Pagaid, vēl kaut kā, es domāju, ka šito varētu, katot un pa jaunu. Otru skatīties, jā. Bet es domāju, ir kaut kāds vēl summary, ko, tā kā tev nav tad kauna izjūta. Man nav kauns, vai tev ir kauns par saviem draugiem? Nē, man nav kauns. Pagaid, redzēs, Luīs. Jā, varbūt varētu parādīties kaut kāda kauna sajūta, bet, ja jūsu dibens netika šādi parādīts, tā ir mana sērija. Tad man kauna nav. Tā ir tava sērija? Es jau domāju, tā nav man pakaļ. Jā, tā nav tā. Jā, to es atpazīstu, ka tā nav tava pakaļ. Bet tā ir tava sērija. Eventful. Kāpēc tev speķēni pirksti? Tāpēc, ka man ir roka. Bet es to nemaz neesmu aiztikusi. Kas tas speķēns? Tāpēc to katu ārā? Jā, dari tā vēl un sauc viņu vārdā. Mikrofons. Stulbenes. Bet forša pieredze jūs gribētu vēl? It's a fun experience. Bet, zin kā, ir interesanti, jo absolūti nav jausmas, tā kā, ko no tā sagaidīt, jo tu jau nezini beigu to rezultātu. Jā, jo tas nav tā kā, ka tu, nezinu, tur ieliec story Instagramā vai YouTube'ā taisi video, ko tu pats montē, tā kā tu visu to... Ko tu smējā? Kas ir? Nē, es dzirdēju. Tas, kad tas nav, ka tu pats, tu man nositi no sliedas. Nē, tu vēl es dzīvi ar tevi skatību. Jā, ka tu zini... Tu liec pats, tu zini, ko tu izliec pasaulē. Jā, tu zini, tā kā, kas... Un tu jau zini, kāds tu esi kā cilvēks. Tu zini to savus jokus, ko varbūt citi cilvēki varētu nesaprast. Un tad, kad tu esi šādā realitāte šovā, tev bišķīt ir tā kā kaut kur... man liekas, ne jāiepauzē, jo tu nezini, kā, cik brīvi tu vari izteikt kaut kādas lietas. Jā. Tāpēc ir interesanti arī redzēt no malas kāds. Es nezinu, man liekas, ka es nevarētu. Es izgāstos pavisam. Man liekas, jums būtu kauns par mani. Bet man liekas, ka tev tieši ļoti labi sanāk, jo tu, man liekas, labi runā un tu esi kāds. Tā kā man... Nezinu, kā ja mēs skatījāmies šito un sanāca labi, jo filmēšana jau notika daudz ilgāk. Tā kā tur bija daudz, es tagad kādus atceros, kas tā kā nav ielikti. Līdz ar to viņi ir dabūjuši esenci. Un es nezināju, ka es tik bišķiņu forši varu runāt. Kaut gan es tur čukstēju vietās. Tur riktīgi čukstēju. Es nezināju, kā es samantos, jo es katru reizi... Bet pagaidi, bet tavā sērijā, kas taviem čaļiem, viņiem bija kaut kas jāņem randiņā līdzi? Jā. Ko es neatceros? Vai ne? Jo viņiem nebija tie kādi ielikti. Pagaid sanāk, Matīs paņem sēnes.
Viņš arī cirvi paņēma. Ko Ivo paņēma? Blediņu Ivo paņēma. Tas nebija tā parādi. Jo es vienkārši atceros tajā intervijā arī, kā, kad mums lika, tu vajadzēja pastāstīt par to, un tad es nezinu, kāds beigās tik samontāts. Bet jā. Es ņēmu savu mīļāko dziesmu. Jā, un disku. Es dzirdēju, ka tu paņēmi savu mīļāko dzīvi. Dzīvu? To ņemt, tu jau varētu. Tu vairāk neko citu nedzirdi. Kā tikai dzīvi un adat. Jā. Tā kaut kā. Jā, jāstāstē nākamā sērija. Like, share, subscribe. Bučas montieri. Mīlestība bezceļos, skatieties otro sēriju. Jau tagad. Nu. Nē, lūdzu, nē. Es skatos ārā. Nē. Ai, kas ir dziedāt? Nē. Disen izčakarē. Man riktīgi vajag stolis. Mēs tā kā visi jākat. Paldies, ka pastāstījām! Paldies, ka pastāstījām un parādījām. Iztriec aliņu. Paldies, jā. Jā, lūdzu.